Starptautiskā projekta rokdarbi noslēguma tikšanās ir Somijā. Tajā iesaistīts rokdarbnieces no Igaunijas, Somijas un Latvijas. Jau aiz muguras ir divas viesošanās Igaunijā, kuras laikā mājinieki dalījās ar savu pieredzi un prasmēs, kā tautiskos rakstus iekļaut mūsdienu apģērbā. Viena Somijā, kad neliela grupa iesaistījās aušanas meistarklasēs. Aiz muguras ir arī kopā sanākšana Latvijā, kad latvieši stāstīja un rādīja par tamborējumiem un to kombinācijām ar citām rokdarbu tehnikām. Projekta laikā sirsnīgas un draudzīgas attiecības izveidojušās ne tikai ar ārzemju kolēģiem, bet arī savstarpēji skrundaniecēm, kuldīdzniecēm un alsundzniecēm, jo līdz šim nav bijis tik daudz iespēju iepazīt vienai otras prasmes. Sadarbība arī pamazām pāraugusi pilsētu sadraudzībā, bet nu gan visu pēc kārtas. Pēc pāris stundu brauciena ar prāmi no Tallinas ostas esam Helsinkos. Somija mūs sagaida saulaina. Vēl priekšā ir aptuveni 200 km garš brauciens uz Kokemaki pilsētiņu, kurā tiks pavadītas nākamās 4 dienas. Kokemaki ir vidēja lieluma Somijas pilsētiņa ar attīstītu industriju, lauksaimniecību un pakalpojumu sektoru. Te mīt aptuveni 8000 iedzīvotāji, no kuriem 25% ir vairāk nekā 65 gadi. Līdzīgi kā Skrundā, arī te plūs cauri upe un iedzīvotāju ikdiena nepaiet drūzmā un steigā. Apmešanās ir aptuveni 1,5 kilometra no Kokemaki. Esam lauku saimniecībā, kura nodarbojas ar ogu pārstrādi un turismu. Šeit celtās ēkas ir ar senatnes elpu. Vecākā no tām ir būvēta 1790. gadā. Sezonā te sabrauc arī daudz viestrādnieku. Sastopam arī latviešus. Viena no svarīgākajām projekta daļām ir praktiskā apmācība. Tāda paredzēta arī Kokemaki. Dodamies uz kādreizējo pienotavas ēku, kura celta 1920. gadā. Nu, visa māja ir atvēlēta rokdarbniekiem. Hanna ēku iegādājusies pirms 7 gadiem un izveidojusi šeit rokdarbnieku paradīzi. Because I live here in Kokemaki. Es dzīvoju Kokemaki un daudzreiz braucu garām šai vietai. Patiesībā šī māja mani uzrunāja, it kā teica, lūdzu nāc šeit un izveido kaut ko jaunu. Šī māja mani gribēja. Toreiz tā bija pamesta, cietusi ugunsgrēkā, te valdīja tikai tumsa. Šobrīd galvenokārt aužam tepiķus un sienas segas, bet nodarbojamies arī ar adīšanu, šūšanu, pīšanu un citiem rokdarbiem. Te ir arī veikals. Cilvēki nāk un pērk. Pēdējos 2 gadus mums ir ļoti daudz pasūtījumu. Aužam tepiķus arī Zviedrijai un Islandei. Ceram, ka šī projekta rezultātā varēsim te pārdot arī savu partneru rokdarbus no Igaunijas un Latvijas. Izdeja materiāls tepiķiem tiekot iegādāts no vairākām šūšanas rūpnīcām, kurās paliek atgriezumi. Savukārt dzija tiek krāsoti turpat. Ar to nodarbojas Milka. Tas ir mans darbs. Man tas ļoti patīk. Pievienojos šai komandai, jo aizraujos ar rokdarbiem. Te tagad krāsoju dziju sīpolu mizās, vēl ir arī riekstu čaulās un burkānu lakstos. Jāsako līdzi visu laiku, lai noturētu pareizo temperatūru. Jāsāk tā. You sew there something that you can make it a bit smaller. Somu kolēģis bija sagatavojušas 4 darbnīcas. Vienā no tām tapa piespraudes. Ideja ir no šī tautiskā auduma, kas ir Kokemaki raksturīgajās krāsās, izveidot kaut ko mūsdienīgu, ar auduma gabaliņu, aplājumu pogu, un tad varam vēl to dažādi dekorēt. Te katrs var izpausties radoši. Šādu tā es pirmoreiz, un man ļoti interesanti, savdabīgi un ļoti dekoratīvi iznāks. Mēs paši varēsim rotāties. Te var radoši izpausties, es domāju, 2 vienāds te neuztaisīs. Jā,
Un tagad šitas divreiz diviem rasniem un divreiz diviem tieviem. Citā darbnīcā no Doņiem varēja uzpīt atslēgu piekariņus. Es to daru pirmo reizi. Es neesmu nekad pinusi ar Doņiem. Skaita 1, 2 un pārlokam. 1, 2 un pārlokam. Varbūt varētu kaut kam piekarināt, bet nu labi. Šis lai paliek man kā paraudziņš. Ļoti saudabīgs bija atslēga piekariņš, ko mēs uztaisījām. Pirmo reizi tādu. To noteikti mēs mājās vēlreiz mēģināsim un veiksim. Un gan mums izdosies arī daudz labāk. Tagad jau mums tikai tie pirmie mēģinājumi ir. Tas pielietojums, teiksim, šeit ir kā atslēgu piekariņš, bet viņu var izmantot kā, teiksim, Ziemassvētkos eglīšu mantiņas, jeb arī, teiksim, mūsu pusē izmanto, kur adatas sadur, adatas pilventiņu, jā. Tā kā, tas pielietojums jau dažāds. Viņi var arī spēļu mantiņas izmantot, jo viņš ir dabīgs materiāls. Radoša pieeja, un ja, teiksim, pin lielāks, tad var tā kā telpu dekoru arī. Nē, šito es ņēmu, šis man ļoti uzrunāja atslēgas piekariņš. Priekš mans jauns es nebija nekad pinusi ar pinumiem, ne. Brošs tas tā, man liekas, jau pie mums ir. Tas nebija nekas tāds jauns. Man personīgi. Bet šī darbošanās bija ļoti laba. Es vedīšu mājās savām muzeja meitenēm, un es domāju, ka visā mums tagad būs tāda atslēgas piekariņa. Nākamajā darbnīcā jaunu izskatu ieguva tēkrekli. Vispirms katra dalībniece uzzīmēja to, ko vēlas redzēt uz sava krekla. Pēc tam šablonu izgrieza un zīmējumu ar krāsām klāja uz auduma. Tā informācija atnāk un tu viņu tā redzi. Un tas, kas būs pēc tam un kas tiks taisīts vai darīts, tas ir neprognozējami. Bet es pieļauju, ka jā. Kaut kas jau paliek mūsos, kaut kāda daļa. Un tad veidojas pavisam kaut kas savs no tā, kas ir redzēts, no tā, ko es varu izdarīt, un varbūt vēl kaut kā. Tad rezultātā iznāk pavisam kaut kas cits. Idejas viņiem ir ļoti daudz, īstenībā, kas man liekas forši ir tas, kad viņi aizraujas tādām sīkām lietiņām. Viņi izstrādā to sīko lietiņu līdz tādam perfektumam, ka tur nav kur piesieties vienkārši. Kad viņi nodarbojas sīkām lietām, mums pārsvarā ir lielākoties tādi lieli darbi, piemēram, lielas zeķes vai lieli krekli vai svārki. Tad viņi paņem vienkārši podziņu un izstrādā līdz tam līmenim, kad viņiem liekas, ka tas ir labi. Ceturtajā darbnīcā tapa adījumi. Pirmā rindā vislabiski. Pirmo noceļ un pārējais vislabiski labi. Jā, tas ir ļoti vienkārši. Ne? Pazies, man ļoti smuku podziņu priekšā. Tā kā man rādīja tagad valdziņu uzmešana, es nekad tā nebija metusi. Ja? Tā kā, specifiski ir tas, kad to adījumu veido no tādiem kvadrātu veida gabaliņiem. Grūts nav nekas, ļoti vienkārši, bet ļoti labi izskatās gala rezultātā. Cimdas gribu. Zināju, ka varēja to dzīvi notāmburēt no kvadrātiņiem, bet kad cimdu var novādīt no kvadrātiņiem, tas man bija jaunums. Tas būs pirmais, ko mājās izdarīšu. Neiztrūkstoša sastāvdaļa visā projekta laikā ir tirgus, kurā tad tiek celti ārā visu rokdarbnieču veikums. Uz galdiem sagulst pašdarinātas rotas lietas, adījumi, austi dvieļi, segas un galdauti. Pircēju acis visvairāk piesaistīja izstrādājumi no lina un arī rotas lietas. Они очень красиво выглядят, например, вот так. Чтобы, вот так. Projekta dalībnieki parūpējušies arī par radošajām darbnīcām, lai tirgus apmeklētāji varētu arī paši iesaistīties. Vielä toinen tällainen. Manā darbnīcā mēs taisām piespraudes dažādas, kombinējot dažādus materiālus, kaut vai tas ir audums ar lentītēm, vai tikai audums, var arī uztamborēt kaut ko un kombinēt viņu ar pārējiem šiem te materiāliem. Turpat līdzās bija iespēja izkrāsot suitu saktas. Alsungā radošās darbnīcas īpaši tieši bērniem notiek gan muzejā,
Mums nāk no skolas bērni, tad arī dažādi no citiem pagastiem un pilsētām pie mums brauc ciemos. Savukārt Dzintara vadībā bija iespēja tikt pie kāda pieķerotājuma. Piedāvāju meldru pinumiem dažādus, teiksim, figūriņas. Ja? Eņģelīšu figūriņas, tautumeita, spārīte. Ja? Tas ir galvenais priekš bērniem. Lai bērniem raisītu interesi un, teiksim, tas ir strādāšana arī ar dabas materiāliem. Un arī rokveiklība attīst. Viesošanās laikā Kokemaki bibliotēkā bija iespēja apskatīt 2 izstādes. Viena bija patiesa sadarbības piemērs, jo igauņu pusi pārstāvēja Skrundas mācītāja igauņu Martina Sāma gleznas. Savukārt Latvijas pusi skrundinieka Sandra Kuzmīcka fotogrāfijas, kurās atklājās dažādu tautas tērpu detaļas. Kā savākas pisē? Man teorētiski vajadzētu būt variantu. Pagaid, kas tev tur galvā būs? Vainaks. Vainaks? Jā. Tā, tas ir sievām ģipa arī? Nē, meita. Es būšu man jāvelk visi gradzeni. Meita. Bet tev baltā, bet tev baltām augstā jau. Tur tas viss krāsmetāls aiziet tagad. Tagad mēs zinām, kāpēc krāni vairs nav nevienā apbūvē. Paceļ brončos! Ļoti nopietni Latvijas delegācija gatavojusies dienai, kad bija tautas tērpu skate. Un kā nu ne, līdz vēstie tautas tērpi bija aizņēmuši nemazums vietas autobusā, un te nu visā krāšņumā redzami Skrundas, Kuldīgas un Alsungas tērpi. Lielākoties visi paši rokām darināti. Savus tautas tērpus rādīja arī somietis un igaunietis. Tāpat klātesošie tika iepazīstināti, kā Somijā tiek ielikts tautiskais audums pavisam ikdienišķās un mūsdienīgās lietās. Skatē arī tika parādīts, kā nacionālie elementi izmantoti modernā apģērbā. Latvijas pusi piedalīties šai projektā uzaicinājusi Sadraudzības pilsētu Peltsamā. Tā savukārt jau ir izveidota sadarbība ar Kokemaki. Šī bija reize, kad arī Skrundas pašvaldība ieguva jaunus draugus, jaunu Sadraudzības pilsētu Somijā. Tā kā šis bija projekta noslēgums, tad viesos tika aicināts arī Latvijas vēstnieks Somijā, Juris Bone. Noslēguma pasākumā pateicības vārdi un piemiņas dāvanas visiem. Arī sarunas par Skrundas un Kokemaki iespējamām sadarbības jomām. Pirmkārt, tas ir šīs cilvēku dažādi interešu kopu apmaiņas, jo mēs arī vakar runājām, sagatavojot šo vienošanās sadarbības projektu, kuras ir tās galvenās sfēras. Mums pirmais akcents ir uz jaunatni. Lai mūsu jaunieši, gan skolu jaunatne, gan arī varbūt aktīvie jaunieši, kas mums darbojas kultūras dažādos pasākumos un kolektīvos tautas mākslas, būtu tie, kas uzņem šo saikni ar somu jauniešiem. Otra lieta, es domāju, ka nākošo gadu mēs tomēr tā pieķersimies tai nopietnai turisma stratēģijai mūsu novadā, kas varētu būt arī viens no punktiem, kādā virzienā mēs darbojamies šajā sadarbībā ar Somiju. Tātad turismas un kultūras programma apmaiņa. Un trešais, tas, ko mēs šeit varbūt īpaši skatījāmies un vērojam, kā tad darbojas valsts pārvaldes lietas, tā skaitā pašvaldību darbs, kas ir ļoti atšķirīgs no mūsu pašvaldību darba. Mēs priecājamies, ka varam iegūt pēc iespējas vairāk pieredzes, kā dažādas lietas risina ārzemju pašvaldībās. Mums tiešām vajag jaunas perspektīvas. Pamatā skolotāji varētu būt ieinteresēti sadarbībā, tad dažādos projektos, piemēram, kā šis, arī sportā, kultūrā. Ļoti labi būtu iesaistīt jauniešus. Skrunda ir diezgan līdzīga mums, arī ir upe. Jums ir liela iespēja, tāpat kā mums, attīstīt turismu. Līgums ar Skrundu mums vēl jāapspriež domē. Man liekas, tas ir bijis visveiksmīgākais projekts manā pieredzē, jo tik daudz bijuši mērķi un visi sasniegti. Tik daudz bijis tikšanās starp latviešiem, igauņiem un somiem. Projekts ir noslēdzies, bet kontakti paliek, arī personīgie kontakti. Es jau dzirdu sarunas par to, kādā veidā viņas varētu šie kontakti turpināties, kā varētu sūtīt darbus
no Latvijas uz Somiju, jo Somijam ir samērā lielas cenas. Un tad jau pienācis laiks doties atpakaļ uz mājām. Kāds atcerēsies un izmēģinās šeit iegūtās prasmes un idejas jauniem rokdarbiem. Kāds liks lietā jauniegūto sadarbību, bet visi noteikti atcerēsies viesmīlību un sirsnību, kāda ir saņemta visos braucienos.